Latvijas skolas izdomā veidus, kā labāk iekustināt smadzenes. Otra lieta, ko mums ir labi iemācīties, ir pēc ieskriešanās un izskraidīšanās nomierināties. Paņemam labo roku, paceļam visu gaisā un uzliekam uz vēdera. Mēs darīsim tā. Turiet roku uz vēdera un caur degunu ievelkam elpu dziļi. Tā, lai vēders piepūšās liels, tik liels kā gaiziņa kalns. Tātad veicam dziļu ielpu un pūšam ārā. Vēlreiz velkam dziļu ielpu un pūšam ārā. Un pēdējo reizi ievelkam, cik vien mēs lielu gaiziņu galnu varam ievilkt. Un pūšam ārā. Tad izstiepjamies taisni. Varat pastiept sevi aiz šitās vietiņas, tā, lai jums pilnīgi izstiepjas mugurkauls uz augšu. Iedomājieties, ka jums pa mugurkaulu izaug uz galvas skaista liela pavasara puķe. Un vēlreiz ievelkam dziļi elpu. Ielpa un izelpa. Pētījumi liecina, ja esam kustīgi, palīdzam, saskaramies, sadarbojamies, mēs iekustinām smadzenes. Projekts Iekustini smadzenes.